valsts uzņēmumā Eiropas dzelzceļa līnijas, kas Latvijā ievieš Rail Baltica projektu. Uzņēmumā atzīst, ka iesaimnieka praktiskā pieredze ar būvniecības līgumiem esot ļoti neliela, taču tādas nesot bijis arī citiem pretendentiem, jo 3,5 tūkstoši eiro liela alga nesot konkurētspējīga nozarē, vairāk stāstīja Ivo Leitāns. SIA Eiropas dzelzceļa līnijas ir valsts kapitāla sabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. Oktobrī uzņēmums, kura kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija, publicēja sludinājumu, kurā tika meklēts projekta ieviešanas un vadības departamenta būvdarbu līgumu vadītājs. Eiropas dzelzceļa līnijās skaidro, ka šī vakance radās, jo viens no 3 būvdarbu līguma vadītājiem uzņēmumā aizgāja no darba. Prasības nepārprotami liecināja, ka meklē cilvēku ar pieredzi būvdarbu jomā, vēlams starptautisku. Šo sludinājumu pamanīja arī valdības maiņas dēļ nesen bez darba palikušais Jānis Ieselnieks, iepriekšējā Satiksmes ministra Jāņa Vittenberga juridiskais padomnieks. Es jau pagājušā gada, sākumā sapratu, ka es nevēlos turpināt politikā karjeru. Tas, ka, pēc tam mainījās valdība, faktiski tas tikai pātrināja manus plānus, kas bija jau iezīmējušies iepriekš. Jo bijušā politiķa tēvs Juris Ieselnieks ilgus gadus bijis valsts dzelzceļa administrācijas direktors, tāpēc interese par dzelzceļa un satiksmes nozari vispār Ieselniekam jaunākajam esot asinīs. Pēc tam, kad līdz ar Satiksmes ministru Vittenbergu darbu zaudēja arī viss viņa birojs, Saeimā pērn nepārvēlētais Ieselnieks nolēmis, ka meklēs darbu kādā valsts kapitāla sabiedrībā vai iestādē, kas būtu saistīta ar satiksmi. Palīdzību ar darba atrašanu viņš nevienam partijas biedram vai kādreizējiem kolēģim ministrijā neesot lūdzis, apgalvoja Ieselnieks, kurš pērn rudenī aizsūtījis kādus 9 pieteikumus dažādos konkursos. Vakance Eiropas dzelzceļa līnijās viņa uzmanību piesaistījusi, jo šogad esot sapratis. Šī esot viņa kā kvēla Rail Baltica projekta atbalstītāja sapņu darba vieta. Izvērtējot šī darba sludinājuma prasības, man šķiet, ka es varētu to darbu pavilkt, ņemot vērā arī, ka man, lai arī neliela, bet pieredze ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un būvniecību kaut kāda bija, un kas arī, acīm redzot, apliecinājās, pildot praktisko uzdevumu, ka es sapratu, kas ir jādara šādā situācijā. Ieselnieka pieredze privātajā sektorā ir neilga, turklāt beidzās pirms 11 gadiem, kad viņš kļuva par Nacionālās apvienības frakcijas konsultantu un vēlāk ieņēma dažādus politiskos amatus. Kā parlamentārais sekretārs Tieslietu ministrijā, ministra padomnieks Satiksmes ministrijā, bijis arī Saeimas deputāts. 2009. un 2010. gadā Ieselnieks kandidējot vēlēšanās norādīja, ka ir jurists SIA Regumino. Šis uzņēmums joprojām apsaimnieko tirdzniecības centru Liedavas Jūrmalā pretī Slokas stacijai. Kā sanācis, ka no 19 pretendentiem uz pozīciju, kurā būs jākontrolē miljardus vērta būvdarbu līguma izpilde, par labāko atzīt cilvēks ar, kā pats atzīst, nelielu, turklāt senu pieredzi būvniecības jomā. No Eiropas dzelzceļa līniju personāla nodaļas vadītājas Ievas Mūrnieces skaidrojuma izriet, ka pārējie kandidāti bijuši krietni vājāki, turklāt arī viņiem nesot bijusi pieredze būvniecībā. Es pati personāla vadībā strādāju vairāk kā 20 gadus un